Ķepos sirds šodien skaidros kutelīgu un pat intīmu jautājumu. Vai jūs būtu ar mieru, ka kaķis nokārtojas uz tualetes poda? Varbūt, es nezinu, vai tas ir normāli, bet finansiāli droši vien izdevīgāk nekā, ja viņš kārtos speciālajās smiltiņās. Tā ir ērtība, nav jāpērk smiltis. Es nezinu, kas tur slikts. Kaķis tualetē, tur, kur ir cilvēki, tas nav ok. Jo pirmkārt, tie, kas kaut nedaudz ir painteresējušies par enerģijas lietām, saprot, ka pirmkārt poda vāku atvērtu turēt, tas nav ok, jo visa labklājība, visa nauda, viss iet tur iekšā caurumā. Tas pirmais un otrs, tas higienas jautājums. Man personīgi nebūtu ērti iet turpat, kur iet kaķis. Man liekas, ka tas ir tas pats, tikpat ērti vai tikpat forši, ja es ietu nokārtoties kaķa kastītē. Ļoti interesanti. Manuprāt, tas ir pozitīvi. Moderns piesitiens dzīvnieku vidē. Tas vairs nav Holivudas filmu triks. Arī citviet pasaulē un Latvijā daudzi kaķi satrenēti privātās darīšanās doties uz cilvēkiem domāto ķemertiņu. Vairumam aptaujāto tas šķiet pieņemami, bet cik noderīgi ir apmācīt kaķi šādiem trikiem? Kāpēc kaķu saimnieki izvēlējušies šo alternatīvu, nevis visiem tik ierasto kaķu kastīti? Īstenībā tas bija sapnis, lai kaķis iet pats uz poda. Un nebūtu viss tā padarīšana ar kastēm un kastu tīrīšana un viņiem pielīp graudiņi pie ķepiņām. Un tu to vien dari, kā tos graudiņus pa māju tā kā tīra. Laurai tālāk nāk eksperte, lai ierādītu Einšteinam, kāda turpmāk mājās būs kārtība. Sākam komplektiņu, uzliekam uz poda, uzliekam vāciņu, ieberam smiltiņas un kaķis varam sākt mācīties nokārtoties. Šīs ir īstās. Labāk izmantot ir smiltiņas, kuras ir paredzētas nolaišanai klozurpodā. Lai kaķis ātrāk pierastu pie jaunās kārtības, uz smiltiņām ieteicams uzbērt kaķu mētru. Katru nedēļu no palikņa jāizgriež pa aplim, kamēr kaķis pierod pie cauruma. Pēc mēneša palikni var ņemt prom pavisam. Turpmāko nedēļu Laurai būs jāvēro Einšteina attieksme pret jauno iekārtu. Lai gan kaķim ir jau vairāk kā 10 gadi, eksperti uzsver, kaķa vecums nav iemesls, kādēļ viņš nevarētu iemācīties nokārtoties uz tualetes poda. Jo viņš ir vecāks, varbūt tas prasa ilgāku laiku, bet pēc pieredzes arī 10-gadīgi kaķi var iemācīties šo triku. Tiek uzskatīts, ka kaķi ir kautrīgāki un viņiem nepieciešama sava telpa, kur nodoties intīmām darīšanām, un ir jāļauj parušināties pa smiltiņām viņam domātā kastītē. Pilnīgi noteikti, ka kaķim arī šī lieta ir tikpat intīma kā cilvēkam. Tātad viņam vēlams, viņš to vislabāk, viņš visērtāk jūtās, ja viņš to dara tomēr kaut kur nepubliskā telpā, bet kaut kur tomēr vienatnē, kur viņš jūtās drošs, kur viņš jūtās pasargāts. Varētu būt tā, ka varbūt kaķim varētu būt pretenzijas par kādu materiālu, kas šajā tualetē ir ievietots. Viņam varētu nepatikt kāda smarža. Piemēram, Ilona savus abus kaķus, Minci un Ūsiņu, pie jaunās kārtības jau ir pieradinājusi, un kā galveno ieguvumu min, nekur nemētājas kaķu smiltis. Faktiski es tieši pirms jaunā gada, kaut kādas 3 dienas pirms jaunā gada sāku. Tagad jau iet 4. nedēļa. Un, ja godīgi, uzreiz kaķi arī sāka iet. Vēl pie plusiem varam pieminēt naudas ekonomiju, jo nav jāiegādājas kaķu smiltiņas. Ērts risinājums tiem, kam ir mazs dzīvoklītis. Arī Elīzes 3 mēnešus jaunais kaķēns Kūpers nu pat iemācījies doties uz tualeti. Un izskatās, ka viņam tas pat ļoti patīk. Manuprāt, ar laiku it kā ietaupās nauda, bet tas nebija būtiskākais. Būtiskākais tas, ka mums ir diezgan mazs dzīvoklis. Tā kaste aizņem diezgan padaudz vietas, salīdzinot to, ka mums vannas istaba ir apmēram 4 kvadrātmetri. No sākuma viņš bija nedaudz apmulsis, viņš nezināja, kur lai viņam ir jāiet, bet
nepagāja neviena diena, ka viņš jau tā kā lec augšā tur uz poda, uz to toaletīti un, jā, kārtojas un viss darīt. Ir arī mīnusi. Svešas smakas un stress var kaķim raisīt vēlmi nokārtoties kaut kur citur, nevis viņam paredzētajā vietā. Kaķim nokārtojoties podā, jūs nevarat izsekot līdzi kaķa veselības stāvoklim. Tieši izdalījumi var norādīt uz veselības problēmām. Tā kā pods visu laiku būs atvērts, sliktais aromāts nepazudīs. Kaķim virsū var uzkrist poda vaks. Ja arī jūs izvēlaties apmācīt savu kaķi Holivudas cienīgiem trikiem, dariet to. Tikai atcerieties, ka sākumā jāpavēro kaķa uzvedība. Ja kaķis sāk nokārtoties ne tur, kur vajag, atdodiet viņam viņa privāto telpu.